Cirknī. Šonakt patrulējam kopā ar Rīgas Zemgales rajona pašvaldības policiju. Pārdaugavā, Garozas ielas rajonā ceļa malā pamanām gaišās drēbēs gulošu sievieti. Sauksim viņu par Dzintu. Policists dāmu pamodina, lai nogādātu mājās, taču viņa atsakās nosaukt savu vārdu un adresi. Sirmā kundze ir pamatīgi ierēbusi, tāpēc atbild nesakarīgi un sāk flirtēt ar policijas inspektoriem. Ko jūs šodien svinējāt? Es tev tūlīt tapāju dokumentus, iebēt. Mani dokumenti. Pansionātiem būs? Protams, ka man ir dokumenti. Tad dodiet dokumentu. Lati brauca man ir dokumentiem līdzi. Uz kurieni? Līdz mājām. Jūs aizieties uz mājām no sākuma. Kāpēc dokumentu nosauciet, kā es saucu, ko jūs dzīvojat? Nekā smieklīga nav, ja jūs nevarat pateikt uz mājām. Tu man pasaki, kā tevi sauc un kā tevi, kur tu dzīvo. Skaistu lietu. Skaistu lietu. Davai, līdz manam mājam. Fiksi ar mašīnu. Fiksi. Man kaķens gaidā, viņš badām mirst jau. Dzintra pat neapzinās, ka viņu uzrunā policisti. Kundze, kā jūs domājat, ar ko jūs pašreiz runājat? Nezinu, ar kaut kādu veci. Kas man čipjas astēm? Es atvainojos, jūs ar policistu runājat? Tiešām? Jā. Oi. Kundze necenzēti lamājas un atsakās nosaukt savu vārdu. Arī dzīvesvietas adresi viņa neatklāja, tāpēc policisti nolēma viņu vest uz iecirkni. Pagāj. Oi, moment. Jā, es gribu braukt ar tiem stupeņiem policisti. Turamies tad pie stangas. Rekurs tangu pie sienas. Labi. Ierēbus sievieti uz ielas. Nosaukts nevēlās vārdu uzvārdu. Vedām uz iecirkni personības noskaidrošanai. Arī policijas busiņā Sirmā māmuļa uzvedas nemierīgi. Ierodoties iecirknī, Dzintra pēkšņi atceras par labas uzvedības normām un kļūst ļoti laipna. Снимай, давай. Снимай. Policijas telpās kundze kļūst runīgāk un sniedz dekuntam īsu skaidrojumu par piedzeršanās iemesliem. Jūs pat daudz iedzērāt šodien? Nedzeru. Neatceros. Jūs šodien dzērāt, lietojat alkoholu? Jā. Daudz? Daudz. Ko jūs šodien svinējāt? Es svinēju pēc svētkiem. Kas bija pa svētkiem? Vakar bija šitas 9. maijs. Šodien jums bija paģiris, ja? Jā. Jūs salāpījāties veiksmīgi? Jā, paldies Dievam. Paldies manam darbam. Kur jūs strādājat? Tā nav savu darīšanu. Pēc šīs atklāsmes Dzintra turpina klusēt kā partizāns. Policisti viņiem vieto īslaicīgās aizturēšanas izolatorā līdz galīgai atskopšanai. Degpunktā brīdina. Pārmērīga alkohola lietošana un pretošanās policijai var beigties aizrestēm.